Labvakar, cienījamie Liepājas teātra Pīpētavas sarunu klausītāji pēc pusgada pauzes. Mēs iepriekšējā reizē tikāmies jūnijā. Ausīm dzirdamais, neticamais! Jā, man bija iedvesmojoša saruna ar mūsu māksliniecisko vadītāju Valteru Sīli, kurš lika saprast, ka būtu labi saņemties, un tad mēs esam saņēmušies. Iespied gati stūrī, pateica, lomas gribi? Jā. Tā apmēram bija. Mazliet maigāk, bet tas viss nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka mēs tā esam, un mums ir viešņi, kur mēs esam noķēruši pēc spraigas darba dienas. Ir palikusi nepilna nedēļa līdz pirmizrādēja Artūra Millera Visi mani dēli, Ineses Mičulas režijā, un tad mums arī Inese Mičula ir atnākusi ciemos. Labvakar, Inese. Labvakar. Čau. Un mēs vienmēr pirms katras epizodes runājam par to, ko tad mēs runāsim. Un parasti mēs tā arī, Rasa parasti izdomā kaut kādas tās virstēmas, bet šoreiz pat Rasa neko neizdomāja. Es esmu šokā, ka mēs esam atpakaļ šeit, tāpēc es vienkārši esmu priecīga. Pasēdēsim, papriecāsimies kopā varbūt, vai ne? Nē, mums jau nekas nav baigi jāizspriež, bet būtu labi vismaz mazliet kaut ko sastrīdēties un mazliet kaut ko noskaidrot. Bet es nezinu, kā iesākt. Es visu kaut ko es izlasīju šodien par tevi un uzdevu jautājumus mūsu sekotājiem. Tur arī sabiri visādi jautājumi. Gan no kolēģiem, gan no padotajiem aktieriem. Padotajiem, šausmas. Bet tas, ko es pēdējos 2 mēnešus dzirdu, es visu kaut ko dzirdu no kolēģiem. 2 mēneši, kas bija 2 mēneši pagaļ? Nē, šo 2 mēnešu periodā, kopš tu šeit strādā. Pirms 2 mēnešiem Inese Mičula ieradās Liepājā. Starp citu, Inese Mičula nekad Liepājā nav strādājusi. Šī ir viņas debija Liepājā. Paldies, Valteram. Jā, Valters ir tavs kursabiedris, ne? Jā, tad jau viss tas pats nepotisms vien ir. Tieši tā. Labi, bet runājot tieši tāpēc, ka tu strādā Liepājas teātrī pirmo reizi, es gribu uzreiz ar to, kā tu izvēlējies aktierus savam jauniestudējumam. Ļoti intuitīvi. Ļoti intuitīvi. Ļoti. To nevar pateikt vārdos, to kaut kā sajūtās. Un pirmajā sastāvā tādā, tas centra bēdas spēks bija Leons Leščīnskis, bet viņš pameta teātri, un Valters man teica, kur ir Ģirts, ir iespējams, un ar Ģirtu es biju strādājusi IRT, protams, es nopriecājos par vismaz vienu sev pazīstamu aktieru, ar ko es esmu strādājusi, ne jau pazīstamu, bet ar ko es esmu strādājusi, un pārējie aktieri, es patiesībā biju atbraukusi, kaut kas man bija uzaicināts uz tā saucamo castingu, tas bija pirmoreiz manā režisora dzīvē castings, ļoti interesants. Daudz, kā tevi, piemēram, man nevajadzēja aicināt, jo es zināju... Tev bija skaidrs par mani? Nē, es zināju, respektīvi, ko tu dari uz skatuves un kā tu... Bet varbūt es kastingā būtu parādījis citu savu šķautni. Jā, varbūt. Bet tu atmeti ar roku. Nē, tur bija likumsakarīgi kaut kādas izrādes, kaut kādi mēģinājumi, kaut kas varēja atnākt, kaut kas nevarēja atnākt. Listē bija visi respektīvi, tas bija tāds šurpu turpu, un pasjans salikās arī izejot no jūsu kaut kāda jau noslogojuma tajā sezonā. Un Valters mēģina tā, manuprāt, kaut kā tā brālīgi, lai visiem kaut kas tiek, un lai katrs dabū kaut kur pavērties vaļā. Un līdz ar to, jā, kaut kā tā, man pašai par pārsteigumu salikās. Tas nebija uzreiz, mēs tur dīlojām, mēs tur kaut ko man atņēma. Kaut kas aizgāja pie kāda cita režisora. Es neteikšu, vai tas bija to, ne? Lai paliek intriga. Un tā es izvēlējos intuitīvi, tad kaut kas sakrita, kaut kas nomainījās. Kā izskatās, būs trāpījusi? Jā, uzreiz pirmajā lasījumā bija skaidrs. Šitais nav bišķi bīstami pirmajā lasījumā, ka tev liekas viss tik forši, un pēc tam... To es nezinu. Kā tev iespējamos ir tā, ka pirmais lasījums iet uz augšu, vai pirmais lasījums un tad uz leju un tad uz augšu? Tu viņš tev prasa nedēļu pirms kas ir bīstami? Nē, bet godīgi, bīstami vispār nodarboties ar šo profesiju.
Paglau, bet, nu labi, viņi atlācam apakaļ. Labi, drusni. Ko jūs vispār domājat par tādiem castingiem? Es vienkārši tikko vakar biju ielikusi Darda Neviča, kur tagad ir aizgājis no Dēls teātra. Viņa bija ielikusi tādu mazu rullīti, kur Ilza Vazdika saka, ka viņai vispār šitā castingu lieta dziļi derdzas. Un tā viņa gāja uz castingu, aizgāja garām un aizgāja vispār prom. Viņa tāda špuktīgi, dusmīgi. Kā jums vispār tā lieta? Nezinu. Zini, kā tas viss tā, salīdzinoši. Ja ir režisors no dziļām tālām ārzemēm, tad kā viņš savādāk saostīsies ar aktieri, kā viņš vispār sadzirdēs un, sajūtīs. Bet mums, latviešu režisoriem, manuprāt, nevajadzētu tādus castingus izmantot. Mums tomēr ir jāredz, mums ir jābrauc, jāskatās, jāiepazīstās, jāčamojās. Lai mēs būtu, vēl jau arī, ko tas castings sevi ietver uzreiz, tev iedod ainu no izrādes? Jā, es biju iztulkojusi ainas no izrādes un gribēju vienkārši dzirdēt. Gribēju dzirdēt, kā lasa. Es uzdevu jautājumus, es uzdevu uzdevumus, dažādus mēģināju izsist no sliedēm. Tā kā paskatīties, kā rīkojas pilnīgi neordinārā situācijā, kāda humora izjūta. Respektīvi, man pats svarīgākais var runāt manā valodā. Vai mani kaut kā saprot, vai es saprotu, jo man būs ar to cilvēku jāpavada 2 mēneši. Un ļoti patīkami ir strādāt, ja tu esi uz vienā sarunu valodā sarunā. Es negribu teikt uz viena viļņa, tas ir kaut kas cits, bet ka viņš saprot manu valodu vai viņa. Tas ir baigi svarīgi, jo tas ļoti lēnām pielec. Teātrī jau ir tie 2 mēneši. Man ir iebies castingi. Man līdz šim castingos jāpiedalās kino castingos, un tas ir pretīgi. Varbūt kādam patīk, un varbūt kāds spēj sagatavoties un mainīt varbūt. 3 dažādas tēlus, parādīt 3 sekundēs. Es nevaru, es diezgan paralizējos un mokos, un esmu sevi ierāvies. Un līdz šim tās kino lomas, kas ir dabūtas, tās lielākoties ir dabūtas vienkārši, jo mēs esam mazajā Latvijā, un visi viens otru vairāk vai mazāk pazīst, un jau zina, ko kurš var, un tad... kontaktu kaut kādā veidā tas notiek. Kino castingam nav drusciņ cits, tā kā paņēmiens. Gan jau, bet to kā režisors tagad man prasa, bet es kā aktieris saku, ka man ir iebies tie castingi. Tas ir šausmīgi stresaini, un tur tā lieta, varbūt, ja es būtu izcils psihologs un spētu uzreiz tam castinga režisoram tā kā saprast, ko viņš no manis grib, un tad es viņam uzreiz parādu, ko viņš grib. Bet es parasti vienkārši skatos tajā lapā un skatos to režisoru. Es zinu, ka viņš no manis gaida kaut ko ļoti tieši to, ko viņam vajag. Un es domāju, es varētu vismaz kaut kādas 5 veidus, bet es nezinu, kurš ir īstais. Un tad vienkārši, labi, paldies, mēs jums piezvanīsim. Nē, es nepiezvanu, ejam tālāk. Teātrī ir taču tie 2 mēneši, varbūt pirmajā mēģinājumā mēs vēl te tikai taustamies, un tad ir viss galda periods, un taču var lēnām, vai tos castingus, vajag. Bet tev ir bijis kāds mēģinājuma process, kurā tu saproti, ka tā aktieru izvēle ir šķērsām bijusi? Gluži tā nav bijis. Mēs vispār par šo jautājumu nekad neesam runājuši. Ne? Tas ir interesants jautājums. Par sūdīgām aktieru izvēlēm? Jā. Ir kaut kā savādāk, ka mans priekšstats neatbilst kaut kam. Bet tad es cenšos laikam tikt galā ar to. Es meklēju veidu, kā atslēgt tad aktieri. Ja mans priekšstats kaut kur iebuksē, ka izrādās, es domāju, ir tā, nē, viņš kaut kā savādāk strādā, tad es mēģinu atrast to, jo tas jau ir manās interesēs. Bet tur jau arī viss tā burvība, man liekas, ir režisora darba, ka tu vari to aktieri mazliet paspodrināt un izrādās, ka tā apsūbējusī puse, ka tur apakšā briljantiņi. Tur jau tas jā. Tas jau ir pats interesantākais. Bet tā ir. Tas jau pats interesantākais. Un tāpēc veidojas kaut kādas amploā lietas. Režisori paņem aktierus, kas es zinu, ka viņš šito var izdarīt, un viņš to dara labi, un viņš dara vien labāk to vienu lietu, bet vairs neskatās uz pārējām lietām. Bet es tagad arī mazliet... Kāpēc šis ir man mazliet biedējošs podkāsts? Jo tad, kad runā ar visiem šiem teātra cilvēkiem, piemēram, režisoriem, ir īpaši, es jau nezinu, ko es tagad pateikšu vai nepateikšu. Izrādās, nākamajā sezonā ir uzaicināta Ines Mičola uz savu otro iesudējumu, un viņa tā, tad, Kalita, Beķeris, Krūmiņu atkal paņemsim, tas.
Man liekas, jā, tad bija tas podkāsts. Viņš parādīja sev tā, un tad, labi. Gan jau, ka viņam vēl kāda loma būs. Aktieris nāk un saka režisoram, es gribētu pie tevis strādāt. Daži tā dara, jā. Bet tas ir labi vai slikti? Redz, tu tagad uz man tā dīvaini skaties, un es varu atbildēt pareizi vai nepareizi. Nē, es vienkārši tā domāju, jo jums vienmēr šķiet aktieriem. Jā. Kā mums šķiet? Ņem mani. Kāpēc man neņem? Jā. Bet es nezinu, vai tu gribi, lai es tevi ņemu. Ja es strādāju šajā teātrī, skaidrs, tur ir kaut kāda pelēkā zona. Skaidrs, ka visi aktieri negrib pie visiem režisoriem. That's it. Jā, bet mēs jau arī nevaram zināt, kāda tā Ines Mičela ir. Mēs jau neko nezinām par viņu. Varbūt režisoriem kastingu vajag. Strādāju jau 11 gadus pa Latvijas teātri. Mēs arī jau 11 gadus, bet kā paralēlas sliedas. Mēs varam derēt. Cik izrādes jūs redzējuši manis? Neko daudz. Bet tad neko baigi. Tas ir. Tās labākās jau nemaz nevar paspēt noskatīties. Tu tik skaties to Valmieru, Jāzeps un viņa brāļi izpārdots vai arī ielikt. Zinies, mums Jāzep arī strādā. Jā, taisnība. Es tā. Šīs ir, tas ir periferijas teātra burvības un posts. Pagaidi, no kur gada tu esi Valmierā? Pavisam nesen. No 20. štata režisora. Ja? Tā man informācijas avoti. Es zinu, ka pirms Covid kaut kādu mēnesi, februārī, un martā sākās lockdowns. Un man februārī noslēdz līgumu. 5 gada tieši tagad iestājas. 17. martā sākās lockdowns. Jāpaskatās, vai man līguma pārslēdz. Jums jau nav kā valdēm 5 gadi, man liekas, jums vienkārši ir līgums. Nē, arī terminētājs. Tad kāds pārslēdzis jau? Es nezinu. Tagad atbrauc vēl tieši šurp uz to Liepāju. Tagad būs jābrauc mājās skatīties, kas tur ir. Kas tur ir. Nē, es nebiju tā paskaitījis 5 gadi. Varbūt bija uz 3 gadiem, un tad pārslēdz. Noteikti tā bija. Vai sāk uz 2 un tad bez termiņa? Jā. Bet kā ir tādā štatiņā? Tu zini, Covid laikā bija tik laba sajūta. Es atzīšos godīgi. Alga nāk, nekas jādara nav. Vispār, ka tu esi pasargāts, jo tie 10, 12 vai cik tie gadi. Covid bija tikai dažus. Nē, es domāju, ka es kā režisors strādāju, jo mani kursabiedri tika kaut kā teātros iekārtoti vai paši tur ar savām talantiem un spējām, tad man ne talantu, ne spēju iekārtošanas nenāca. Tā kā es tos 10 gadus esmu diezgan daudz rukājusi pa visādiem. Tu visu kaut kur esi izņemot Liepāju? Tur tu neesi. Jā. Tas arī, man liekas, ir tas bonus, ka es esmu lielākā daļā teātros ar aktieriem iepazinusies. Izņemot, kā mēs tagad zinām, Liepāju. Bet jau arī Liepājā ir labāk. Bet runājot tieši par šīm iekārtošanu lietām un talantu lietām un tam līdzīgi, es pirms 15 gadiem jaunā režisore ar Šūpīgo zirgasti. Šūpīgo zirgasti? Man joprojām viņa ir. Ines Mičule, jā. Tur tieši bija jautājums, es to varu izstāstīt. Mičule visu laiku cilā sevi jautājumu, vai man ir talants, vai esmu tikai darbrūķis. Par to domāju katru dienu. Varbūt arī tāpēc, ka darbs pie manis atnāca tieši tagad, runa par galvas maiņu. Un žurnālists prasa, jums ir talants? Ines atbild, nezinu, vai man ir talants, es nezinu. Varbūt tev šo jautājumu ir radusies kaut kāda atbilde. Sarežģīti. Ja mēs varam nodefinēt, kas ir talants? Tas vēl labāk, ja mēs to varam nodefinēt. Tas ir talants. Man liekas, tie talanti atšķirās, kas ir talants aktierim, kas ir talants režisoram. Dramaturgam galvā. Šo jautājumu uzdod parasti žurnālists, un tad, laikam, tu uz to mēģini atbildēt. Bet tā nevar teikt, ka es baigi atbildēšu. Nezinu, vai man ir talants, es nezinu. Jā, es zinu, ka man ir talants uz šaubām, uz sevis apšaubīšanu, uz paškritiku. Man ir talants, jā. Uz to man ir talants tur. Mēs varam epizodes beigās pie šī jautājuma atgriezties. Par to mēs varam uztaisīt kā kaut kādu postskriptumu pēc pirmizrādes vispār. Arī, kā tad tur īsti ir? Ko tas... Darbiņi, šo jau darbiņi runā. Atmetam uz runāšanu. Ko talants, jā. Uz izrāžu estudēšanu. Droši vien par to bija jautājums. Bet tu arī turpini pēc tam, ka... Labāk nelasi. Bet tas ir tik mīļi.
šīs, ir atskatīties retrospektīvā pašam uz saviem, piedod, ka es to valku tagad ārā. Jauki. Ja? Drīkst, ja? Režisori gal galā nav tāds viegls amats. Es ilgi gāju uz to, lai iestātos režisoros. Man jau bija 25 gadi, kad biju pabeigusi jurisprudences studijas, bet sapratu, tas nav mans un diezgan ilgajā meklējuma un veiksmīgas aktīvas ceļā nokļuvu līdz teātrim. Man pašai ir sajūta, ka es vēl tikai mācos kļūt par režisoru, kas ir pilnīgi normāla atbilde tikko par režisoru kļūšam režisoram. Un gan jau arī pašlaik droši vien tu joprojām mācies, kā mēs visi, es, piemēram, vēl joprojām mācos būt aktieris. Bet, jā, kas... Inese no mazpilsētas aizšāvās līdz Rīgai. Izdomāja, ka būs jurists, izcīnījās, tur dabūja savu bakalauru, un tad, nē, tas nav mans. Un tad vienkārši tā paņemt un aiziet uz teātra studijām vēl. Jā, ko ne? Kad sajiet uz īso, tad jau var visu izdarīt. Bet tev sagāja īso? Jā. Tāda juristu lieta vai vispār? Nē, vispār viss nepatika. Jums jāspēlē varoņi, kuram apnīk savu dzīvi. Kurš nezina, ko ar to darīt, jo viņi neskapēc iet ne tā, kā tu esi sirsniņā jūti. Nevis kā tu esi iztēlojies. Es jau gāju par to, kā iztēlojās. Nepatika mazpilsētā, spieda, vide kaut kāda. Tu saņem sev iekšējos spēkus un startē uz Rīgu, tur pret vecāku gribu, pret to... Vecāki bija pret to, ka tu kļūsi par juristu? Nē, viņi bija pret, ka es 15 gadu vecumā stājos ģimnāzijā un principā pārtraucu dzīvot viņiem blakus. Viņi, izmisuši nezinu, ko ar to iesākt. Un tas stūrgalvīgums nenormālais, es negribētu būt viņu vietā. Jā, bet tas arī tā kā koks ar diviem galiem. Tu kaut kur aizskrien, tad tev ir grūti, slikti, bet tu nevari pasūdzēties, jo kāda būs atbilde? Pati vainīga. Tad tā arī ir. Šobrīd domāju par to meiteni, kur 15-16 gadu vecumā tajā Rīgā, tajā ģimnāzijā, kur ir diezgan situēti bērni, politiķu bērni, viss, ir vide. Es nesaprotu, kā es tur neaizgāju pavisam ciet, bet kaut kāds tas aparāts ieslēdzās izdzīvotāja. Jā, likumsakarīgi kultūras akadēmija vai jurisprudence tajā laikā. Es iestājos abos. Bet juristos kultūras akadēmijas bija budžetā pirmajā reizē. Arī uz režisoriem uzreiz? Nē. Tā man vispār nebija dušas. Bet uz ko tu aizgāji? Es aizgāju sabiedriskās attiecības un kaut kas tur vēl bija klāt. Kaut kāda vēl pieliktenis bija klāt. Un tieši tas pieliktenis izrādījās kaut kas briesmīgs. Kaut kas man, kaut kāda ir matemātika, kaut kas saistīts. Es neatceros, jā. Sabiedriskās attiecības un matemātika. Nē, kaut kāda. Kur aptaujas veids? Socioloģija. Jā, socioloģija. Un viss čau. Un es saprotu, otrais kurs vienmēr ir tāds deadlines. Otrajā kursā viss mainu, eju uz juristiem. Iestājos atkal juristos. Tu vēl pacīnījies tajā kultūras akadēmijā? Jā. Tad es iestājos juristos, es aizgāju strādāt, es pārgāju vakarniekos, es strādāju, es mācījos. Un otrajā kursā juristos saprotu, atkal nav riktīgi, atkal nepatīk. Vēl vienreiz var it kā kaut ko pamainīt. Tad es pagaidīju, bišķiņ pagaidīju, ka man pavisam aizies ciet. Un tad jau metu visu kaunu pie malas un gāju stāties kultūras akadēmijā. Un tur viņi pastījās? Nē, es biju klausītājos, jo pēdējā kārtā izlidoju, jā. Bet pēdējā kārta man bija izšķirošā. Viņiem droši vien bija pieeja taviem kaut kādiem datiem, pasties, ka tu visu tur pa 2 gadiem pamācies, un tad viņiem bija tas šitā ilgi nebūs. Visnotaļ. Jā. Bet tad jau tu zināji, tā kā diezgan riktīgi tomēr, ka tu to gribi, jā, jau tu gāji tiem brīvklausītājiem. Jā, tad es arī gāju uz brīvklausīt. Tur Siliņš palīdzēja ar savu atļauju, ka es drīkstu, jo tā jau neņem ko rukāt. Viņš teica, labi, paskatāmies, nāc pusgadu, un pēc tā pusgada ieskaitīja. Ieskaitīja, un tas jau bija pavisam forši. Budžetā ieskaitīts, tā kā nieri taukos. Tikai sāku skatīties, es atceros, vienmēr atcerēšos šo sajūtu, ka tu ej pa Rīgu un skaties uz mājām dienas laikā, jo es visu laiku biju strādājusi, tā kā darbs no 8 līdz 5 un 8 līdz 5. Visu savu to 16 gadu līdz 25 es biju strādājusi vai kaut kā.
uzturēt uz sevi. Un tad tu nokļūsti vidē, kurā tu ieraugi cilvēkus uz ielām, tu ieraugi mājas, skaistu arhitektūru. Mana tā laimes sajūta, ka es mācos kaut ko, kas man tūs ir sirdī, tā nav pazudusi. Tas bija kaut kas, kas mani atgriezis kaut kur pie sevis pašas. Un tas baigi svarīgi atcerēties, ar ko es sāku. Tad, kad ir, piemēram, kā šodien grūti, neko negribās, tad atceries. Šodien bija grūti? Protams. Tas būtu jocīgi. Ja, tu teici, ka tu gāji par Rīgu, skaties uz ielām un uz cilvēkiem, bet tu nākot iekšā bufetu un teici, ak, Dievs, nakts jau. Jā. Bet, tu tagad strādā tajā tumsā. Jā, tas jau nav ar tumsu. Bija garīgā tumsa. Bija garīgā tumsa. Tā kā nebija jēgas kaut kādai savai apritei. Bet Preļļu Nacionālais teātris droši vien tāda nav, kas nozīmē, ka kur tev tā mīlestība uz teātri? Nebija vienkārši tev likās, ka tu varētu kaut ko tādu darīt un ka tas būtu forši. Teātri, protams, es redzēju. Nav jau tā, ka es tur pilnīgā tumsā augu. Māma ved uz teātri. Liepājas teātris ļoti bieži brauc uz Preļļu kultūras namu. Vējiem līdzi redzēju. Ķīnas vāzi. Tas jau bija nacionālais tā ar būdu uz baznīcu. Bija kaut kāda, bet tas man neatstāja kaut kādu iespaidu uz manu vēlmi tur. Viss sākās ar grāmatu lasīšanu. Tas, ka tu domā, kā tu to savu iztēli vari tur dabūt. Un tad kāds pačakstēja, moška, varbūt tā ir režija, kas tev interesē. Tu sāc par to domāt un attīstīt. Kas tas ir? Ko tas nozīmē? Pēc beidzas skolas tāpat nesapratu, kas tas ir. Ko tas nozīmē? Joprojām droši vien ir kaut kāda brīža. Zini, šobrīd kaut kāda neliela algoritma atklājas. Tu saproti kaut kādā, tā kā ķimela arī mums teica, pēc 10 gadiem iespējams atnāks arvien taisot, strādājot kaut kāda sapratne par to, kas ir. Un tā, ka es to pieķēru, es sapratu, hei, tiešām tie 10 gadi ir pagājuši. Tā kā Mārai taisnība. Bet tā ir par visām šitām lietām, arī par visiem veselīgajiem ieradumiem. Viss, ko tev stāstu visās šajās grāmatās par to veselīgu dzīvesveidu vai par to, ka vajag sportot un tu vienmēr tā kā jā. Un tad vienam arī sapratu, laikam tā vajadzēja. Laikam jāiet tie dārziņi un laikam ir jāstaigā un laikam tā dzeršana un pīpēšana. Jā. Un tad droši vien jau arī ir taisnība viss, ko tie režisori saka, ka tev vajag šitā spēlēt. Tas jā. Paiet 10 gadus, vajadzēja tā spēlēt. Jā, režisori. Jā. Tev arī tāds atklāsums nāk. Tu vēl maziņas. Mēs vēl maziņas. Mēs vēl padzīvošos pa mazo smilškastīti. Kur mēs palikām? Nē, mēs jau novirzījāmies. No Preļļiem mēs uz Rīgai. Kultūras akadēmija ir pabeigta. Jā, to izsmēlām. Tu tur tā sākumā baigi izšāvi. Tur fundamentālistu un tā, un visu tā baigi strauji aizgāja. Jo? Kas neaizgāja strauji? Kā? Vienu darbu, diplomu darbu jā, paņēmu. Bet riktīgi izšāva. Jā. Uzreiz jērtē. Labi. Jā. Tu tajā pašā intervijā vēl par Alvis Hermanis man tic, tad aiziet. Ja man Nacionālais teātris tic, tad aiziet. Un pēc tam bija tāds relatīvs klusums. Tu kā visu laiku iestudēji, bet tas nebija tādi baigies sprādzieni. Ko? Tu saproti, ar ko? Principā es iestudēju visu laiku. Tu iestudēji visu laiku, bet tas, Jā. Nē, bet tas, ko es gribu pateikt, ka mēdz būt, arī ar aktieriem mēdz būt tādi, kas man liekas, tas ir ļoti neveselīgi jaunam māksliniekam, ka tevi atzīst uzreiz pēc kultūras akadēmijas vai augstskolas pabeigšanas, ka te uzreiz iemet kaut kādā mēs tevi liekam lielas cerības un pēc tam tas spiediens tevi bišķiņ noliek pie vietas. Un tad vajadzīgi, gadi, lai saprastu, vai tu izjūti šo spiedienu toreiz? Nē, es vispār, tu zini, katrs darbs, manuprāt, bija sprādziens kaut kādā mērā tajā lokācijā, kurā es taisīju to. Ļoti daudz, kā mums bija Rāvi tā vienošanās, ik pārgadu tas nāca tas darbs, un tas darbs ar kaut ko vainagojās vienmēr ar izrādi, kura nesa
man baigo tādu izpratni par darbu ar materiālu, ar aktieru un tālāk ar scenogrāfiju. Un arī bija ļoti daudz, ja mēs runājam par aktieriem, veiksmes stāsti. Elīta Kļāviņa, pats arī Keišs, kas tur vēl. Es atceros to laiku ļoti spilgti, to pāreju no Rīgas uz Valmieru, jo mēs dzīvojām Rīgā, un tad mēs pārvācāmies uz Cēsīm, bet pa vidu bija Valmieras posms, kad bija tāda dzīvesvietas meklēšana. Un es esmu tas, kurš nepiedalās kaut kādos sabiedriskajos pasākumos, un tad tu uzzini, ka aktieris tavā izrādē ir apbalvots. Forši. Cik man tas ir nenormāli patīkami. Ja sadarbība ar mani viņam ir nesusi tādu novērtējumu. Un vienreiz, otrais, trešreiz labi sajūta. Tas ir sprādziens. Jā, piekrīt. Tu tikko teici vārdu salikumu darbs ar aktieri, un viens no mūsu visu kolēģiem uzdeva šādu jautājumu, vai tu vari nodefinēt, kas ir darbs ar aktieri? Ko tas nozīmē? Sāksim ar šo rītu. Es ienācu teātrī un es ieraugu telpu un es saprotu, ka aktierim būs grūti eksistēt šai telpā. Un pirmais, ko es izdarīju, parūpējos par aktieri. Es sarunājām, ka saliekam tik vien triviāli saliekam kulises apkārt, lai aktieris var normāli iet, aiziet prom, uznākt. Un ir skatuviskā eksistence ārkārtīgi svarīga. Un, ja aktieris jūtās droši, viņš zina, kur viņš spēr soli un kā viņš var uznākt uz lomu un aiziet pēc fragmenta, man arī ir tik triviāls domāt par aktieri. Ka man ir svarīgi, lai viņi nepukst, lai viņiem ir ok, lai viņi ir, lai visas kaut kādas sadzīviskās lietas, kas tiek atrisināts, lai viņš pēc tam uznākot tur var darīt savu darbu. Man jāparūpējās. Tas ir tāds. Tas ir nesaistīti ar darbu pie lomas. Jā, un līdz ar to forši, ka šodien arī gaismu mākslinieks piekrita šim, kas nebija. Tad tas kompromiss atradās, paldies Dievam, par labu man un aktieriem. Bet tas, vēlreiz, kas bija jautājums? Kas ir darbs ar aktieriem, ko tas nozīmē režisoram? Tikai par sevi var atbildēt. Mums jau arī tikai par tevi interesē. Jā. Man ļoti interesanti, un tas patiesībā ir pats interesantākais darbs ar aktieri, jo es ļoti gribu dzirdēt, kā nāks tā aktiera interpretācija par lomu, par tēlu. Jā, par tēlu. Līdz ar to es ļoti ilgi nesaku kaut kādu savu priekšstatu, jo ļoti saprotams, ka tas var nebūt pats veiksmīgākais. Un līdz ar to, ja aktieris piedāvā kaut ko tādu, kas mani pārsteidz, es esmu ļoti priecīga, ja aktieris piedāvā kaut ko tādu, kas man arī šķiet pašsaprotami, man arī ir ok, forši, un ja ir pretējais, ko viņš piedāvā, ir izaicinoši, atkal ir kaut ko pārvarēt, kaut ko par ko. Līdz ar to tas darbs ar aktieri ir vēlreiz teikšu, pats interesantākais, manuprāt, jo es esmu vairākas reizes to teikusi aktieriem, ka pie pašas izcilākās scenogrāfijas visa cita kaut kādiem elementiem, ja nav dzīvības, ko iedod aktieris ar to tēlu, tad tas viss ir sūds. Tas viss ir sūds. Ja nav dzīvība, un tikai aktieris spēj tam tēlam iepūst to dzīvi. Un vienalga, vai tas ir formā, vai reāla psiholoģija, pilnīgi vienalga, bet tikai dzīves organisms. Un es esmu tā, kura ir šis mediātors starp. Tieši gribēju teikt, mēdīs starp šo vārdu vai arī domu, ideju un starp dzīvo aktieri.
tad man arī patīk šis viss. Bet tad to dod aktierim. Tu aktieriem principā ļauj ilgi maldīties. Maldīties nav īstais vārds. Tu viņam ļauj ilgi. Tev ir diezgan skaidra vīzija par to, ko viņam vajadzētu darīt, bet tu viņam ļauj parādīt 5 variantus. Gluži tā, ka vienmēr, man liekas, ir kaut kāds brīdis arī, kad, es nezinu, tā tiešām notiek, ka rāda 5 variantus. Man jau šķiet, ka tomēr tā taciņa ir iedota kaut kāda. Vienkārši es paklausos to pirmo domu, un tad mums jau tā draudzība no tā mirkļa arī sākas. Un nevienā brīdī nav tā, ka tagad rādi, un es tā kā... Nē, tā nav. Viņš nejūt. Jūs taisat kopā, bet tu ļauj aktierim tā kā es uzticos, es nenormāli uzticos, uzticos tam, kā viņš domā, aktieris, kā viņam šķiet, ka tā vajadzētu. Tas ir forši. Man šis ļoti patīk, jo man liekas, ka tas ir, ka tur rodas kaut kāds brīnums tajā, ka tu ļauj tam nezināmajam arī būt tajā telpā klātesošam, jo ir daļa režisoru, kur tiešām atnāk tik ārprātīgi gatavi, ka viņi zina pilnīgi, līdz sīkākajiem štruntiņiem, ko viņiem vajag dabūt, un tad tas jau ir tāds... Man liekas, ka tas ir mokošāks vienkārši tas tā radīšanas kaut kāds kopradīšanas viss process. Šeit ir tāda lieta, Inese. Man ir Rengana uzņēmumi. Man patīk uzzīmēt savu izrādi pa kadriem. Tas ir tāds kā izrādes Rengana uzņēmums. Reizēm uzzīmē jau diezgan agrā darba stadijā, reizēm vēlāk. Izšķidāja materiālu, notikumus, kādā ritmā tie parādās, telpas attiecības ar aktieriem. Kad procesā ir putra un nezinu, kur atrodies, šis Rengens palīdz orientēties. Un te tiešām ir tā kā kadrējums pilnīgi sazīmās. Ticamāk, šai izrādē arī ir. Jā. Visām tā darīja? Cik forši. Tas ir tāda kinofiška jau bezmaz vai jau. Kāpēc man neaicina viens kinoapšnieks? Droši vien pašai jāmēģina kaut kur ielausties. Vēl skaļāk. Jā, es ļoti ilgi teicu, kā es gribu Liepājā dzīvot, Paskat, 2 mēneši man dzīvot. Lūdzu, viss piepildās. Bet šis man savukārt, arī šis man liekas šausmīgi forši uzzīmēt savu izrādi, to Rengena uzņēmumu. Ko aktieris padomā, ka viņš šo ierauga? Var man pateikt? Ja būtu, tā kā... Ka viņa traka gan jau ir, vai kā? Es tieši domāju, reizēm aktieri ierauga, viņi tā kā, ko viņi padomā? Viņi tā kā paklusē? Okay. Es atsvērstības priekšspēli Jāzeps un 10 brāļi, sazīmēt visu 10 brāļu bultiņus, viss notiek. Jā, viss skaidrs, jā. Un tas man ļoti patīk, lai man būtu skaidrs, jo aktierim jānodarbojas ar kaut ko citu. Viņam nav jādomā, kur viņš stāv, no kurienes viņš Es esmu tā, kura... Tu sazīmē lielo bildi, izrādes bildi, bet aktieris savā darbiņā ir samērā brīvs. Nē, brīvs nav. Bet viņš kustās un viņš var kaut ko tur tā. Piemēram, ņemsim mūsu foršo sporta veidu skeletonu. Jā, aktierim ir jāzina. Aktierim, tas ir braucējiem, ir jāzina virāžas visas. Un tās ir tās virāžas, kuras mēs izstrādājam ar aktieri. Tas ir kā kurā darbā, bet pārsvarā lielākā daļa tādi darbi ir. Nē, ir kaut kas cits, bet runājam par klasiku. Ka viņam ir jāzina trasa, tas ir viss. Ko tad es te runāju? Mēs te domājam. Jā. Man Martins Dukurs vienkārši ienāk prātā, jo viņu ik pa laikam tā rāda, ka viņš noliek to. Tad man kaut kad man šis, tā kā es sāku šo pielietot aktierim teikt, tu iedomājies trasa. Tu to mēģināji arī Kalitam pateikt? Jo viņam būtu tāds... Es zinu visu par trasēm. Viņš pats lieto vārdu trase. Mēs visi Liepājas teātrī lietojam, ka mēs ejam trasē un trasa. Mēs esam uz vienu. Jā, labi. Bišķiņ pazaudējos. Jā. Pa tiem rengeniem. Es varu pajautāt. Man jau vienmēr šausmīgi interesē, kā ir ar tiem režisoriem un materiālu kaut kādām izvēlēm, vai kā viņi pie tevis nāk un kā tu nonāc pie tā, ko tu gribi studēt. Jālasa daudz. Kaž jālasa daudz un tas veids jau... Es nezinu, kā to atbildēt vienā vārdā. Vienā nevajag runāt. Kā tu meklē? Tev taču arī atnāk. Viņi jau nemeklē, viņi uzraksta vienkārši. Bet arī kaut kāda ideja atnāk. Man ar piemēram, atnāk. Palaid kaut kādu to gaisā, ka vajag.
Nu, mēs sapratāmies. Nezinu, vai kāds cits kaut ko saprata, bet apmēram jau sapratāmies. Protams, kā tu lasi, tu interesējies, Nē, es nemeklēju. Patiesībā es nav tā, ka es taču rokos. Man ir... Bet tev ir bijis tā, ka, piemēram, atnāk kāds aktieris un pasaka, ka es rītīgi gribu šito materiālu. Nu, tu vari gribi... Man liekas, ka ir bijis, bet es nevaru atcerēties. Kaut kad ir bijis. Vai kā tev, piemēram, tev ir bijušas situācijas, ka tev kāda vienalga, kur teātra vadība saka, kur vajag šitādu, vajag tagad to? Ļoti sen bija. Edita Iškeizere, šausmīgi sen tas bija, pirms es atkal negribu minēt gadus, bet bija izrāda Vaidalote. Tad tas bija viņas Valmierā, viņa bija iecerējusi, ka tur vajag Vaidalotai tajā gadā būt Aspazīs. Tas bija, man liekas, viens no vienīgajiem tādiem darbiem, jo visi pārsvarā ir nākuši no manis. Un man vīrs ļoti daudz lasa. Un mēs pārunājam daudz ko. Tā kā idejas nāk arī no vistuvākajiem. Un gaisā viņas tas ir vienkārši tev, es gribu saprast, cik vienkārši, labi, tu izlasi 100 grāmatas un atrodi 10 stāstus vai 10 lūgas, kas tevi interesē. Cik vienkārši ir ietikt teātrī un piedāvāt kādu teātra vadībai to, un cik vienkārši viņi tā. Jā, labi, taisi. Nav vienkārši. Jā, cik no šiem stāstiem nākas atlikt maliņā un gaidīt. Piemēram, šeit tev bija vairākas versijas, vai tu nāc tieši uz tas bija ilgi. Šeit bija ilgs periods, kamēr atnāca šis materiāls. Jā. Es ļoti tur mētājos no cīrulīšiem līdz mono izrāde. Kaut kāds pilnīgi bija šurum burums brīžiem, bet kaut kā mēs... Bet šis man arī tā vienā dienā. Es biju izlasījusi jau to gabalu, bet likās baiga. Kāpēc? Un tad notika tāds briesmīgs viens stāsts. Un likās, jāņem gan. Bet labi, ieskicē arī mums, kāpēc šis gabals un kāpēc Liepājas teātrī un ko skatītājs tur sagaidīs. Oi! Es zinu, šitie jautājumi nav forši. Ko es intervijās stāstīšu? Tu pašu! Viņam teiks, noklausieties pīpētavas sarunu. Mūsu autori ir tie, kas tiešām varētu arī atnākt uz teātri. Zinu, pēc tam intervijās tur jau tā socioloģiskā daļiņa, kas atnāk, tiešām ir mazāka. Bet, zini kā, katrā materiālā ir kaut kas no sevis. Tu vari bēgt vai nebēgt, bet kaut ko tu ieliec no sevis. Un tie citi materiāli, kuros man interesē tā tēma. Ja es tā paskatos tādā šķērsgriezumā, tā ir viena un tā pati tēma, kas mani interesē. Teiks, lai es noformulēju to vienā vārdā, to nevar noformulēt. Ar sajūta. Un sajūta ir tāda par cilvēka kaut kādu to konfliktu iekšējo, par cilvēka sadursmi ar visumu, ar ārpasauli, ar Dievu, ar daudz ko interesē man tas viss. Bet, es jau tikai nerakājos tikai par to. Man ir arī kaut kāda viegla un forša gabala. Tas, starp citu, arī bija tajā 2012. gada intervijā, kad tev draugi jautāja, Inese, kad būs kaut kas izklaidējošs? Un ir tūlīt Latvijas tūre, amerikāņu bizons, šausmīgi labs, brīnišķīgs gabals pa visu Kurzemi, pa visu Vidzemi. Bet Liepājā nebūs. Tu zini, tieši tajā laikā man ir pirmizrāde, un tā skatu ir aizņemta. Es domāju, tieši tad tas gabals nevar. Pirmizrādes dienā, man liekas, viņi ir kaut ko Talsos vai Kuldīgā. Es neatceros tagad. Kā noreklamēja amerikāņu bizonu. Jā, pērciet biļetes vēl ir. Vispirms uz bizonu, pēc tam uz visiem maniem dēliem. Jā. Mēs beigsim ar šī kolēģi jautājumiem. Viņš jau Kungs, no viena kolēģi tik daudz jautājumu. Nē, bija tikai viens pagaidām. Tas ir viens izvērsts jautājums? Nē, mēs jau aizpeldējām, bet peldam apakaļ. Es pateikšu, labi, kā tu izvēlies iestudējumu scenogrāfu un kostīmu mākslinieku? Jo šajā iestājumā kostīmu mākslinieks un scenogrāfs vienā personā ir Agnese Kaupere. Jā, mēs ar Agnesi esam strādājuši. Scenogrāfijā tā ir viņas debija, ne? Ar mani ne, trešo reizi jau scenogrāfiju. Vai ceturto pat patiesībā. Ok, labi, tad es samalēs arī. Nē, ar Agnesi mēs esam jau pirms 7 gadiem pirmoreiz satikāmies. Viņa bija scenogrāfs, kuru man piezvanīja un teica, es esmu beigusi scenogrāfs. Mēs nebijām pazīstami. Ja tu gribi... Nē, viņa teica, es gribētu ar tevi strādāt, ja tev ir tāda iespēja. Es labi, es padomāju. Un jā, man bija diezgan tuvu viens iestudējums Valmierā, un mēs kaķus uz nokaitāts kārdu jumtā ar Agnesi forši uztaisījām, kur viņa arī bija gan kostīma, gan scenogrāfija. Tad bija vēl... Labi, kā es izvēlos?
Intuitīvi. Tāpēc, ka tu jau saproti, ka katra kaut kāda komponista, scenogrāfa, aktiera, dramaturga rokrakstu. Un tu sāc likt to puzli. Kurš šo varētu, kuram ir savs rokraksts un kurš varētu to atvērt? Bet te arī nestrādā tas princips, kas ir ar aktieriem, ka tu viņam varētu ļaut paskatīties un paskatīties viņa vairākas versijas, un varbūt, ka tur atverās kaut kas, un jūsu kopdarbā rodas kaut kas vēl. Kā tu domā, kastingu scenogrāfiju? Jā, tas gan būs. Lai viņi apēties ar savām kastēm, scenogrāfijas modeļiem tu saki, zini, pamēģinam citādāk. Un es tevi gaidu rīt šeit pat, atnāc ar jā, bet es uzaicinu scenogrāfu, un tas jau nenozīmē, ka pirmais viņa variants uzreiz aiziet. Mēs jau baigi ilgi taustamies. Sākam ar bildītēm, ar sarunām, ar vēl visu kaut ko taustam, un tad ir kaut kāds variants par maketu, un tad viņš tā. Un šeit man bija skaidrs, ka es gribu ar Agnesi strādāt, jo es ļoti sen nebiju ar Agnesi strādājis, un tīpaši Liepājā. Es domāju, man vajag Agnesi, un es biju tik priecīga, ka viņa piekrita. Tā, likumsakarīgi. Skaidrs, uz jautājumu ir atbildēts. Jā, mēs arī būtu priecīgi, ja Agnese kaut kā atnāktu uz pīpētavu sarunām. Jā, es viņu uzrunāju, aizvakar es ar viņu. Jā. Bet tagad es viņu esmu konkrēti izaicinājis. Viņi kautrīgi smaidot teica, labi. Labi, šis varbūt kādi ir tavi favorīti režisori? Pat nezinu, vai te ir domāts latvieši vai ārzemes, vai kino, vai teātris? Man ir režisori, no kuriem es ļoti daudz mācos. Un tas ir Andrejs Tarkovskis, viņa kino valoda un arī teātra izrādes, kas ir redzētas ierakstos gan tikai. Tas ir ļoti tāds. Man ir daudz devušas mūsu latviešu režisoru izrādes, kurās es saprotu, ka ir vispār jēga teātrim. Es nevaru pateikt, kas ir mans mīļākais režisors, bet konkrētā darbā es to esmu sajūtos. Es domāju, ka tu vari droši nosaukt, tas būs ļoti interesanti. Es arī gribēju nosaukt. Jā. Tas, ka jēga ir teātrim, bija izrāde Maigums, JRT, Elīnas Cērpas režijā. Ļoti tāds jēgpilns teātris, kas ir tas kam dēļ man vajadzētu arī nemest plīti krūmos. Mans meistars maģistrantūrā bija Gruzdovs, un no Gruzdova man ir iespiedusies prātā ļoti Raudupiete. Un, ja es kaut kur daudz sēdēju un skatījos, kā viņš strādā, to laiku, tur bija Kaja un kaut kas vēl, Raudupietis neredzēja, kā viņš viņu veidoja. Bet jau tie paņēmieni kaut kur man bija skaidri, kā ir uz to iets, bet vienalga ar man notiek tā katrs, ka Indra Briķe tur skrien no viena gala uz otru. Un Ņikrošs, vēl ir Ņikrošs, kurš ir arī ļoti pagriezis to. Bet, protams, bez pedagogiem, kas iedod instrumentus, nekā. Tā kā arī pedagogi ir iedevuši instrumentus, ar ko es strādāju, un tie arī ir režisori, kas ir atstājuši savu nospiedumu. Tu pati gribētu kaut kad mācīt režiju? Varēt un gribēt ir, laikam, atšķiras. Jā, par gribēšanu. Neesmu domājusi, bet es domāju, ka es vēl neesmu tādā... Nesaki viss. Man ir bijusi Cēsīs pirms kaut kāda ilgāka laika. Arī šobrīd tie bērniņi ir jau aktieri. Un diezgan talantīgi. Cēsīs bija tā jauniešu māja, un ir jauniešu dome, un viņi tā,
es izdzīvo režisoru, uzaicināsim viņu teātra pulciņš. Es viņam teicu, ka tā skaidru un gaiši nekāds teātra pulciņš nebūs. Viss, ko jums varu jauniešiem, to, ko es esmu apgūsi, drusciņ kaut ko tā kā iedot no savas kladītes, un tā tas 4 gadu laikā tā saucamā aktieru meistarība. Jā, 4 gadi nāca no ģimnāzijas jau tādi pieauguši cilvēki, 17, 18 nāca tie, kas arī vēl bija pat beiguši. Tas mums bija vienreiz nedēļā viņi, bet jā, nebija teātra pulciņš, tas nebija. Tas bija tas, ko es biju mācījusies pie Māras Čimeles, dažādas psihofizikas trēniņi. Mēs lasījām daudz dzēju. Es viņiem mācīju stulbi izklausās. Iepazīstināju ar to, ka dzējas pasaule ir jaudīga un baigais prieks, ka daži sadūšojās. Es, protams, šausmīgi biju pikta, kad viņi atnāk un pasaka, es gribu būt aktrise. Tā man bija galvenais viņai iestāstīt, ka šitā tas neies. Bet ir tie, kas šobrīd ir Latvijas teātros. Cik forši. Jā, man par to arī prieks. Nesauc kuri, bet... Nesaukšu, jo pakluso. Man tikai pēc tam pateica, es iestājos. Jā, ok. Man šķiet, ka jūs esat brīnišķīgs komandas cilvēks, ka esat nevis režisors no Padebešiem, bet viens no viņiem. Un šo Ineses Mičelas īpašību izceļ burtiski visi, kas ar viņu strādājuši. Un tas tiek īpaši uzsvērts arī Jāzepā un viņa brāļos, ko uzklausīts ir burtiski katrs. Un šodien arī es dzirdēju, ka režisori ir vienkārši Maks Chill. Tā kā vismierīgākais režisors. Un tu te staigā un trīci, bet no malas liekas Maks Chill. Redz, es netrīcu. Un to saka, visi, tā kā, ka tu esi tāda visus uzklausi un visos ieklausies, visos 4 plānos un aizmuguris un priekšā un sānos, un tu visu redzi un tā, un esi tāda ļoti mierīga. Šis man drīz jāiet. Tu to daudz dzirdi, ja? Es daudz dzirdu, jā. Un es nevaru saprast, vai tas biedē, vai tas nomierina. Es nezinu. Līdz ar to es ar šo, tu esi mierīga, esmu uz jūsu. Es nezinu, vai tas biedē, vai tas nebiedē. Tas droši vien ir ļoti atvieglojoši līdz brīdim, kad liekas tā kā bāc šis kosmosa kuģis vienkārši triecas tajā planētā iekšā, bet kapteinis joprojām mierīgs tā, That's it. Jā. Bet no otras puses, tu vari iedot arī pilnīgi absolūtu mieru, kā tāds, nezinu, pa priekšu gājējs. Es vienkārši paturu sevi emocijas. Man racionālais strādā un emocijas pēc tam tiek mainīgi. Turpinām, kāpēc tevi interesē, šis jautājums 2 daļām, tas tiešām tā rakstīts, kāpēc tevi interesē dramaturģijas klasika un kādu lomu tu iedot nospēlēt Gatim? Tieši Gatim Augam? Es tā pieņemu. Varbūt Gāgam, nezinu. Un kā viņi tikko piemērīja tās lomiņas? Savijos pilnīgi. Vau, tas gan būtu augstprātīgi no manis tagad tā. Jā. Man klasika patīk tādēļ, ka es tajā jūtos ērti un reizē arī grūti. Bet paskatoties uz rasu, man arī nav tā, ka es tikai kaut kādus mirušos dramaturgus cienu. Nē. Man arī ļoti interesanti, bet redzi, tas ir tas koks ar 2 galiem, ka tu esi komandas cilvēks, bet man nav komanda, man nav savs dramaturgs. Es skatos uz saviem, piemēram, kursa biedru Valteru, ir tā komanda, ir režisors, ir viņa komanda. Es esmu tā kaut kā, es nezinu, kāpēc tāds vienpatis izveidojies. Es nezinu, vai no mana raksturu, vai no kā es nav. Tie vienkārši tie rokraksti tā kā jāpapēta vien. Jā, jo jūs jau dzīvojat tā kā vienā cimdiņš ar rociņu, un ir tad tā, ir ideja, sāk rakstīt, sāk rasties, un tā, man nav tādas pieredzes, bet ne jau tāpēc, ka es esmu gājusi no tās prom, vienkārši, nesaliekās. Ja šo kāds dramaturgs dzird, tad viņš var tāpat kā Agnes tevi uzrakstīt un teikt, ka grib strādāt ar tevi. Jā, protams. Tāda opcija pastāv. Dzirdējāt? Jā. Jautājumi bija 2 daļas. Gatim Malikam, zini, ko es tev iedotu? Es gan jau lasījis nebūšu. Es nezinu, tas man tāds pirmais. Es tev iedotu Gilderšternu. Jā, es neesmu lasījis.
Bet tā kā, jā, tas man Tagad tā tev kā būs motivācija. Jā. Nu, Hamlets. Nu. Saproti? Nē, bet paldies. Paldies. Ņem pa labu. Labi. Jūs Valter. Tālāk. Man ir loma. Man ir loma. Te ir daudz jautājumu. Šis man ļoti patīk. Jā, te ir viens. Viņš atlasa, viņš visas nelasa. Nē, būs visi, bet tagad būs tāda sērija. Daudz viens amatbrālis. Tu skaties savus pirmizrādes? Jā. Kur tu viņus skaties? Tas jautājums turpinās. Ja neskatās, ko tu dari tajā brīdī, ja skaties, tad kur? Zālē, kulisēs? Ja zālē, tad kur? Draudzeni jautā, tā rakstīts. Zālē es neskatos nekad. Patiesībā es vienu esmu noskatījusies zālē no savām. Tā bija Smilku sasaukšanās. Tā bija bērnu izrāde. Renārs bija uzskatu. Respektīvi, tu esi jūtos brīvi, lai ienāktu tajā zonā, jo tā zona nav mana, tā ir skatītāja zona. Un es skatos kulisēs, nē, es skatos aizmugurē parasti pie gaismas skaņas. Ja man ir ļoti svarīgi, tas ir mokoši, bet man ir ļoti svarīgi redzēt, lai pēc tam palīdzētu aktieriem, kas bija, kas nebija, ko mēs vēl, jo man vajag viņiem iedot atgriezenisko saiti. Es nevaru viņus tagad, tagad kā bija, es nezinu, kā bija. Es nevaru, jā. Tas nav, ka es viņus kontrolētu, nē, bet tieši kaut kāda tā, varbūt tā jāpajautā, bet es nezinu. Man kaut kā šķiet, ka es tā ceru, ka tas viņiem kaut ko dod. Bet tu vari nostīties, tu skaties ar tādām pilnīgām spazmām, vai tu vari tā brīvi noskatīties? Skaņotāji, gaismotāji, tā kā jūt, ka tu krati kāju? Kā kuru. Man ir bijuši darbi, kuros man vienkārši uzreiz uznāk kaut kāda klepa slēpa, man jāiet ārā. Tas ir psiholoģiski. Hermenis vienkārši saka, mūc! Jā, pēdējā laikā kaut kas tāds ir, vajag, tā mana psihofizika arī visādus izdara pigorus. Bet, ģībusies neesmu, raudājusi nē, es uztraucos, jo es neko vairs nevaru palīdzēt. Es graužu kulises. Jā, bet es mēģinu saglabāt to kaut kādu vēso skatienu un saprast, kas strādā, kas nestrādā. Tu neapraudies pēc pirmizrādēm? Jā, apraudos. Apraudies. Jo tas tajā sanajā intervijā arī bija. Jā, izrāda ir piedzimuši un tad Ines apraudās. Jā, tad ir tāds emotions aiziet. Tā kā tāds, tāds, bet tā, jā. Es cenšos parasti, lai tas nav publiski, bet reizēm arī, kad tu nāc pie tā aktiera, tu ieraugi viņas acis uz tās skatos, un tu vienkārši saproti, ka viņš ir visu sevi atdevis tev uz dēļ, un te ir viņa asinis, te ir viņa sviedri, te ir viss, un man no tās emocijas vienkārši, no tās viņu atdevis man aiziet viss. Viņš jau ir atdevis ne tikai tev, viņš jau ir atdevis arī sevis dēļ un visiem atdevis. Lai vieglāk savaldīt asinis nākamreiz. Ne jau man, viņš ir atdevis tam procesam, ko mēs esam darbam, ko mēs esam darījuši. Procesam, darbam. Jā. Turpinām ar šī paša kolēģi jautājumiem. Kā visvairāk var nokaitināt aktieris? Tas ir Kalita? Kurš tad tāds? Nē, savus avotus. Jāpadomā, kaut kas inčīgs. Jāpadomā, ko varētu nokaitināt. Pirmkārt, pasakot to, ko viņš jau zina. Tas ir a priori. Tu jau redz, ka viņš to ir sapratis, bet tev kaut kā tomēr izlaužās. Paga, nē. Tu tagad man stāsti, kā tu vari nokaitināt aktieri, bet jautājums ir, kā aktieris var nokaitināt tevi. Es nesapratu. Izmuldēju. Kā var mani nokaitināt? Tad nopietni vai nenopietni atbildēt? Nopietni, tikai vienīgi. Nē, nopietni. Mēs pateiksim, vai tā ir? Es nepateikšu, tu tikai to vari pateikt. Tā, kā mani var nokaitināt? Nenāk nekas prom. Kā mani var nokaitināt? Maks Čil. Nokaitināt. Vai mani vispār var nokaitināt? Mani var nokaitināt. Mani var nokaitināt, ja neļauj strādāt. Jā, ja sāk ņemties ar kaut kādām blusām un neļauj strādāt, tad tas man nokaitina. Vienreiz, otrais, vai viss. Tad ir arī pakaram, ja ne, bet no eksemplārs vai kaut kas tāds var arī iet pa gaisu. Vēl mani var nokaitināt.
Es baigi daudz ko neparādu. Es labprāt atstātu to pie sevis. Šito mēs atstājam. Jā, man ir kaut kādi tie triki, kurus es atstāšu pie sevis, ar ko man nokaitina, bet es tā kā... Nē, nu tu vari pateikt, gan jau kāds aktieris klausīsies, kas iespējams potenciāli ar tevi kaut kad nākotnē strādās, un viņš vienkārši zinās, ko neizdarīt, lai tevi nenokaitinātu. Tas ir kosmos. Es negribu to kosmosā palaist. Tev vienkārši ļauj atvieglot savu dzīvi nākotnē. Jo tad sāks atkal tieši nākt man atkal. Tā kā, ja tu palaid bumerangu, viņš atnāks atpakaļ. Es negribu to bumerangu palaist. Nu, aktieri taču grib nenokaitināt režisoru. Nu, tad viņiem ir jāzina teksts. Šito mēs arī gaidījām. Mācieties tekstu. Pašiem jāatrod savus kostīmus, nevis jāprasa, kas man te jāģēr. Jā, ok. Tas ir runa par mēģinājumu zāli vai jau par skatuvi? Tas ir pa visiem 15 gadiem. Nevelc šo procesu. Šajā procesā viss ir čil. Maks čil. Jautājumi turpinās. Kā tu pārdzīvo veiksmi? Nesajauc, kā tu pārdzīvo veiksmi, nevis neveiksmi. Vispār es nesaprotu, kad ir veiksme. Es šodien par to iedomājos. Pagājuši gadu februārī mums bija kilograms kultūra, un es tā tikai tad sapratu, Jāzeps, tā ir tā izrāpa, ko mums apbalvo. Tas ir sprādziens. Jā, un es saprotu, ka oktobrī, kad mēs to Jāzepu izlaidām, ka sākās tas vilnis, vispār tas bija tāds, kā vienmēr, viss ir izdarīts, viss ir izdarīts, tā kā. Jums patīk, forši, tā es pārdzīvoju veiksmi. Paldies. Varbūt tajā brīdī tā vēl nebija veiksme, bet tad, kad tas kā vilnis nāca pāri un sāka birkt visas. Jā, bet redziet, tā laikam tas, ko mēs definējam, tā kā ārējā atzinība ir veiksme, vai ne? Man drīzāk ir veiksme, ka aktieri ir baigi priecīgie, ka nāk uz to pirmizrādes ballīti, ka viņi grib ar mani patusēt, parunāt. Tā ir veiksme. Novērtējums, tas ir novērtējums. Vai tā ir veiksme? Bet ārējo novērtējumu arī vajag. Loģiski, tā ir, protams. Mēs esam kuģi tumšā jūrā. Un kur ir bāka. Tas novērtējums ir, ka mūsu valodu saprot. Jā, paveicās, viņi mūs saprata. Man ļoti liels prieks tā, laikam jāsaka. Labi, tad pie reizes pasaka, kā tu pārdzīvo arī neveiksmi. Sāp. Mainieki dabū? Nē. Mainieki tikai tad, kad kaut ko nevar izraidīt pa ceļam no teātra līdz mājām. Tad. Bet visādi citādi neveiksmē uzdod jautājumus. Kāpēc? Sev? Jā. Jo šķiet tā vilšanās arī laikam kaut kur sevi. Bet tā jautājuma uzdošana sev ir pašanalīze jau... Laba lieta, jā. Ir laba lieta, bet bieži mēdz būt mānīgi. Tu jau ar visu cilvēks ar savu paškritiku un sevis apšaubīšanu mēdz pārāk asi sev jautāt, vai arī gluži otrādi ir sevi žēlošanu un neuzdod sev pareizos jautājumus. Tu jābūt ļoti, ļoti stipram, lai sevi tā uzdotu pareizos jautājumus un arī pareizi atbildētu godīgi. Tur jau tā lieta, kas ir neveiksme. 4 kritikas nav neveiksme. Noraidošas. Tā nav neveiksme. Tā ir vienkārši tevi nesaprata. Būsim godīgi. Nebija ārējā novērtējuma laba. Jā, tad tevi nenovērtē, bet par ko tevi nenovērtē? Par to, ka viņi nesaprata valodu, kurā tu runā. Punkts. Skatītāju tukšu zāli daudz lielāka neveiksme. Tādu es neesmu piedzīvojusi. Līdz ar to tas nozīmē, ka es neesmu piedzīvojusi totāli neveiksmi. Kritika, viņi mūs... Izrādi, kas nepiedzīvo pirmizrādi, tāda neveiksme. Tā ir radoša, ļoti sāpīga lieta, jā, bet es nesaukšu to par radošu neveiksmi. Jā, tā ir pieredze. Tu man arī Krušdovs teica, pieredze, mācies. Pieredze, kas tev tikai iedod. Neveiksme ir, ka tu māku pazaudē. Tā ir neveiksme, ka veikals ciet 10. vakarā. Tā ir neveiksme.
Ko tu dari, ja saskries ar viedokli par savu izrādi, kam tu galīgi nepiekrīti? Atkarīgs no konteksta. Ja es izlasu to avīzē, tad es saku, jūs neko nesapratāt. To tu saki avīzē. Jā, to es saku avīzē. Turpat virtuvē pie kafijas, tu pasaki avīzē, bet nevienam citam. Tā kā tiešām, tu esi tik duma, slikti tev. Tas. Ja man pasaka acīs, tad es gribētu padiskutēt par to, uzzināt, no kurienes tāds viedoklis. Vai tas ir uz zināšanām balstīts, vai tas ir tikai viedoklis no pieredzes. Ļoti interesanti. Kādi viedokļi tev ir svarīgi? Kā viedokļi un kādi viedokļi par savu darbu, profesionālo darbību? Man ir svarīgi tādi viedokļi, kuri ir tādi cilvēku viedokļi, kuri mēģina saprast manu valodu. Ja viņam ir interese par to uzzināt, kāpēc? Bet vienalga. Tas ir pats, kas man šķiet tā dīvaini, ka mūsu rakstošie nemēģina iedziļināties, kāpēc mākslinieks ir izvēlējies šos izteiksmes līdzekļus. Kāpēc, un tikai tad, ja tu izvēlies, ja tu mēģini izprast, kāpēc viņš ir izvēlējies šos, tad tu vari sākt. Apšaubīt, apspriest un sākt analizēt, ka bija, nebija pareizi, kaut kā tā. Bet mums, diemžēl, tā kultūra ir tāda patika, nepatika, šito es nesaprotu, tas man neinteresē, tam es varu ticēt, šitam ne. Vienalga, cik tur, jā. Protams, nevienam nav jāzina, cik es grāmatiņas esmu izlasījusi vai cik vēnes pārgriezusi. Protams, ne. Nav jau par to runa, bet vienkārši vai ir interesi un līdz ar to par tiem viedokļiem. Vai tam cilvēkam vienkārši mani nospiest, vai viņam ar mani padiskutēt, vai viņam uzzināt, kāpēc, kas lācītim vēdrā. Man pašai vienmēr ļoti interesē uzzināt, kas lācītim vēdrā. Tad mums slepenais Bet tu, piemēram, tad, kad tu pati aizies kaut kādu izrādu un, nezinu, vienalga, kaut kādu, kolēģi izrādi, tu mēdz diskutēt arī, nezinu, kaut vai ar to pašu Valteri, kur jūs kursu biedri, jūs redzējis kaut ko viņš ir uztaisījis, vai jums ir tādas kaut kādas, vai ar jebkuru citu režisoru, tev ir kaut kādas sarunas par procesu bijušas? Vai tā ir tomēr tāda kaut kāda koleģiāla distance? Vispār Valteru es pēdējos 2 mēnešos satieku biežāk nekā 10 gados. Es ļoti ticu. Tās diskusijas mums nav bijušas. Bet Valters bija ļoti ilgu laiku viens no maniem, nevis vienīgais kursabiedrs. Tad, kad es sāku strādāt, tev vienmēr vajag kādu, ko tā kā tuvo cilvēku pārēc. Vai atnāc paskaties no malas. Es neatceros, vai es viņu kaut kad uzaicināju. Manuprāt, jā, bet viņš bija viens no tādiem, kuru... Es tagad izklausos tā kā... Bet reizēm mums nav uzticām. Mēs, režisoru profesija ir vientuļa. Ja tev ir kāds tavs amata brālis, kuru tu vari uzaicināt, lai viņš paskatās un norāda, klausies, tu tur šito galīgi neies cauri, tur pa mīkstu, tur pa stingru vai kaut kas, jā. Ir forši un beidzot akadēmiju, man bija tā sajūta, ka ir pēc tam, protams, mēs katrs aizējam savā dzīvē un vairāk nav. Un tad ir kaut kādi kolēģi darbā un tā. Bet vai es eju un saku labās lietas? Es pēc izrādes varu režisoram piezvanīt, ar kuru man nav nekādu labu attiecību vai vispār nav attiecību vai ir tādas jūsu attiecību. Bet ja man līst pāri un es esmu tā darījusi, es atrodu numuru, es zvanu vēlu vakarā, lai pateiktu savu sajūsmu. Un tad man ir svarīgi nodot šo savu sajūtu. Jā, par sliktajām lietām es atstāju pie sevis, es viņas ļoti analizēju. Es domāju, kāpēc man tas nenostrādā. Un parasti es nonāku pie viena secinājuma, tas nav tas, ko es meklēju šobrīd. Tas nav tas, kas manī urda, tirda. Un kad ar izrādi viss ir kārtībā, vienkārši es šobrīd to nemeklēju tēmu. Tā. Mūsu brīnišķīgo jautājumu uzdevējs jautās, vai tu esi bijusi Tallinā, vai tev patika, kas tieši?
Es biju Tallinā vienreiz. Jauks jautājums. Vienreiz tādā foršā festivālā, kā to sauca, to vietu. Un mēs tur bijām ar jaukiem cilvēkiem. Viens bija tāds ar brillītēm, un mēs tur bliezām un taisījām joks un filmējāmies. Un es biju Tallinā. Tallinā ir forši. Labprāt varētu aizbraukt vēlreiz. Sveiciens Tallinā. Braucam uz Tallinu. Un te ir viens kolēģis no Valmieras teātra, kurš ļoti kriptiski tā jautā, ja diena iesāksies, bet ir jau vakars un nogriežoties pa labi, tu esi pa kreisi, kā tad sākt? Varbūt te nemaz nav, varbūt viņš vienkārši gribēja uzdot šo jautājumu, bet varbūt pat negaidām. Varbūt tā bija kaut kāda slepnā ziņa, kur tu jau tu saproti, kas un kāpēc un kurš tev to jautā. Nu, tad vienmēr vajag stūtes. Ja tu nogriezies pa labi un tad pa kreisi, tad vajag, lai tev kāds ir blakus un parāda pareizo virzienu. Atbilde uz šo jautājumu būs, ka ir forši, ka ir blakus kolēģi, kuri ne tikai veiksmēs, bet arī neveiksmēs. Un tad, kad tu krīti, tad tevi kāds pieceļ. Okay. Bāc. Tāds Šis ir fināls izrādē. Pilnīgi absolūti uzšāv gaisā. Nu, mēs te esam jau nosēdējuši tādu labu laiciņu, tas ir izrunāts. Bet kā tu vispār jūties? Jā, viss ir ok? Ir ok? Es neesmu aktieris. Pēc manis. Liepājā viss. Gaidām pirmsrādi. Jā, nāciet, brauciet, skatieties. Pirmsrādi Mičulē, beidzot Liepājā 8. februāris 2025. gads, Liepājas teātris. Es nezinu, kad mēs izlaidīsim šo epizodi, gan jau pirms vēlams, cerams. Dziļdomīgi skatāmies uz Mildu un Daineru. Mūsu viesiem mēs uzdodam vienmēr klasisku jautājumu par to, kam būtu jābūt mūsu nākamajam viesim. Agnesē Kauperē. Nu, bet viss. Uz to arī ejam. Tieši tā. Tas ir variants. Labi. Ok. Jūs mūs varat klausīties Spotify, jūs mūs varat klausīties YouTube, video formātā. Jūs varat mums dot mazliet naudas. Atrodot mūsu Patreonā, pīpētās sarunas, tur jūs šīs epizodes dabūsiet ātrāk. Jā. Vēl jūs varat arī mums pateikt, hei, mēs jūs gaidām, jo tas arī kaut kā palīdz samotivēties. Jā, jūs drīkstat iesaistīties satura veidošanā, jūs drīkstat komentēt, laikot visu tajā mūsu Facebook grupiņā, jo vairāk līdziesaistis no jūsu puses būs, jo mums vieglāk ir tās epizodes uztaisīt. Kaut kā tā. Ar jums kopā bija Rasa Bugučota pēc, Gatis Maliks un režisori Inese Mičule. Paldies, draugi! Visu labu! Čau!